ārlietu ministrijas uzdevums ir rūpēties par šo tautu, par šo zemi, par šo valsti, izmantojot ārlietas tautas labklājības celšanai. Vai mūsu zeme nav iztirgota svešu zemi vēju parkiem, vai valsts rūpējas par latviešiem un saviem pilsoņiem, vai mēs dzīvojam labklājībā? Tikko Čehi pasludināja viņu senātā, nobalsoja pret Stambulas konvenciju. Ko mēs darām? Vai mēs gadījumā neatvērām vārtus no 2 miljardi iedzīvotāju valstīm, kur vecākie tradicionāli noslēdz līgumus, laulības starp meitenēm un zēniem, jo mums ir ierakstīts, ka, ja viņi protestē, tad viņiem ir jādod iebraukšanas atļaujas. Čehi nobalsoja pret. Labi. Šodien ar interesi noklausījos visas runas, personīgi man likās tur kāda trešā daļa, tie bija tādi reklāmas sludinājumi, cik jauki ir Eiropas Savienība un kurš pirmais aizskaries konkurence uz nākošajām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un es viņus faktiski saucu par tādiem, rāpotājiem uz Briseli. Bez kaut kādas sajēgas, bez analīzes, bez spējām, teiksim, kaut ko iedzīgi pateikt, bet es negribu nevienu kritizēt. Es jums, cienījamie, godājamie deputāti, cienījamās dāmas un kungi, nolasīšu Eiropas padomes deputāta no Polijas Rišarda Lagutko, kurš pārstāv Eiropas konservatīvu un reformistu grupu, tikko teikto. Var to YouTube, ja kāds gribēs, es iedošu saiti noklausīties. Un viņš saka tā: Eiropas parlaments nodarīja lielu kaitējumu, uzskatot, ka pārstāv kopīgu Eiropas demosu, bet faktiski ir pārvērties par balsošanas mehānismu, uzspiežot tā saukto Eiropas projektu, kas ir sveši miljoniem vēlētāju. Eiropas parlaments ir dzinējspēks kreiso idejām, kas ir neiecietību un milzīgu niknumu vēršas pret citādi domājošiem. Eiropas parlaments pārkāp dalībvalstu suverenitāti, piemēram, piespriež sankcijas konkrētām Eiropas dalībvalstīm. Tas ir izvērsies masīvas birokratizētas centralizējušas sistēmas izveide, kas pārsniedz savus pilnvaras bez vēlētāju mandāta. Kā tā? Tad, kad dibinātāji, gan Adenauers, gan Šumans nodibināja šo ogļu un tērauda kopienu, tad katrai valstī tika uztvērta viņa suverenitāte, bet soli pa solim, līdz 1993. Gada Maastrichtas kritērijiem mēs esam nonākuši līdz dažādiem tiesiskiem jautājumiem, nepārtraukti iejaukšanās otras valsts iekšējās lietās. Godājamais Kariņa kungs, tieši šogad paiet 10 gadi, kopš iestājāmies Eirozonā. Es jūs apsveicu. Sasniegumi milzīgi. Beidzot, mēs esam ieņēmuši pēdējo vietu pēc Eiropas centrālās bankas statistikas tikko publicētās, kura katru gadu publicē Eirozonas valstu mājsaimniecību turīgumu. Šajā iedzienā ir iekļauts akciju, teiksim, skaits, depozīti, naudas, nekustami īpašumi, nevis iznomātie dzīvokļi. Tātad, latviešiem ir labs vārds turīgums, tur velzī vai kaut kādu svešu var nelietosim. Es te negribu, protams, teikt, ka mums vajadzētu Latvijai būt kā Luksemburgai 740 000 uz vidēju mājsaimniecību vai kā Eiropas Savienības vidējam turīgumam 150 000. Vai kā trūcīgās Grieķijas parāda nomāktās ar 98 000, bet kāpēc Igaunija ir 86 000, vidējais turīgums mājsaimniecību kopējais īpašumu skaits, kāpēc Lietuva ir 69 000, un kāpēc Latvija ir pēdējā vietā ar 37 000. Protams, ka vēl paliek pēc kā censties, bet es runāju par Eiropas zonas valstīm. Un tātad, kā mums ir izdevies ieņemt šo pēdējo vietu? Ārlietu ministri, es domāju, vislabāk to zina Kariņa kungs. Kaut kā apstākļu sagadīšanas dēļ jūs bijāt premjers pēdējos 4 gadus, un tieši 4 pēdējie gadi bija izšķirošie. Te gan jāsaka, ka viss sākās ar 2011. gadu, kad vēlēšanās uzvarēja dīvains veidojums, kurš izjuka pirmajā dienā, saucās Zadlera Reforma partija ar 26 balsīm un Vienotība ar 23. Tur paņēma vēl klāt drusciņu zemniekus. Uzreiz jau tai pašā dienā un nākošajā izveidojas tā saucamais Olsteņa svešinieks, kuram tika uzticēta dzelzceļa satiksme. Un pirmais darbs bija laust līgumu ar Stadler firmu, kura jau bija certificējusi vilcienus ziemeļu klimatām, ziniet, Alpos līdz -40, Un šie vilcieni jau bija izstrādāti un pārbaudīti, certificēti Igaunijai. Tad šis līgums tika lausts, pēc tam sekoja vairākus gadus tiesāšanās un tika noslēgts līgums ar
Škoda Vagonka, kuri neko šim reģionam nebija projektējuši, kuri klimatiskās apstākļos līdz -30 vai līdz -20 grādiem vispār nezināja, kādiem vilcienam tur jābrauc, un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Bet, lai nokļūtu pēdējā vietā, godājumie deputāti, dāmas un kungi, ir izmisīgi jācenšas. Tātad pirmais sitiens pēc tam, kā mēs zinām, bija tā saucamais finanšu kapitālais remonts. Vai ne, Kariņkungs? Mēs sniedzām finanses pakalpojumus ar tūkstošiem cilvēku divreiz lielākā apjomā kā Igaunija vai Lietuva. Tad pēc šī finanšu kapitāla remonta mēs esam noslīdējuši uz vietu, kur lielākā daļa uzņēmumu uzskata, ka viņi var dienas vai 2 dienu laikā atvērt savus kontus Lietuvā vai Kiprā vai Maltā, bet nevar to izdarīt Latvijā. Jums, protams, Kariņkungs, ar to nav nekāda sakara. Nākošais sitiens bija Covid, kur mēs, protams, slēdzam miljoniem līgumus, aizņemdamies naudu, pirkdam nevienam nevajadzīgas zāles no ārzemēm. Tai pašā laikā Zviedru uzņēmumi strādāja, un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Bet tad mēs vēl nevarējām, laikam, to pēdējo vietu ieņemt, tad vajadzēja vēl vienu sitienu, zaļo kursu. Un tad, Kariņkungs, jūsu ministrs Plešs aizbrauc uz Briseli, nesaskaņojot ne ar Saeimu, ne ar Latvijas vēlētājiem. Un parakstīja vienošanos, ka mēs aizliedzam kūdru 2030. gadā, saņemot tur kaut kādus santīmus, piedošanu, tur kaut kādus 150 eiro kompensāciju. Ja kūdru eksportējot Latvijas lauksaimnieku uz ārzemēm, gadā saņem jau kaut kur pie 270 miljoniem. Tātad, ja reizinām ar 10, tur tam starp 2,5 miljardiem bija jābūt tai kompensācijai un 3 miljardiem. Ja? Tā ir nodevība valsts, ja nav. Jeb tā ir muļķība. Jeb tā ir vienkārši nespēja matemātiski sarēķināt. Kariņkungs ir valodnieks, es paskatījos, protams, matemātika tur tā. Bet ar to arī vēl nekas nebeidzās. Ģeniālākais lēmums, ko pieņēmis Eiropas parlaments 2035. gadā aizliegs iekšdedzes auto ražot. Bet kāpēc? Izrādījās nav padomājuši, ka ķīniešu elektroautomobīļus jau sāk ražot 20 gadus pirms tam, un viņu tehnoloģijas mēs nevaram sasniegt. Un kas notiek? Mēs tikko bijām Ķīnā un redzējām tādu interesantu firmu, kura ražo Mercedes-Benz parkošanas sistēmas, BMW parkošanas sistēmas, Audi, Volkswagen parkošanas sistēmas. Nabaga Volkswagens nospļāvās, ka neko nevar izdarīt, un pats nopirka ķīniešu firmas autoražotāju Xpeng akcijas. Jā. Mēs maksājam sodus tagad, liksim maksāt mazajiem zemnieciņiem ar dīzelīšiem sodus, ka viņi nav iegādājušies elektroautomobīli. Kas tas ir? Tā ir nacionāla nodevība vai nav? Ja tā ir muļķība. Nākošais, kas ir zaļais kurs kā tāds? Tas ir fantastisks stāsts, ka 0,04% tas ir CO2, 4 molekulas no 10 000, starp citām gāzes molekulām, rada globālo sasilšanu. Es jau, man liekas, jau iepriekšējā saimā rādīju Kariņkungam Latvijas Universitātes profesoru Alboltiņu grāmatu par globālo sasilšanu, kur viņš raksta, ka Grenlandes ledāju urbumos 40 000 gadu griezumos ir bijuši minimums 11 šīs globālās sasilšanas bez cilvēku darbības. Vai tiešām 12. globālā sasilšana tik ļoti būs atkarīga no cilvēkiem? Ir tāda izveidojusies organizācija, globālā klimata izmeklēšanas grupa, tur ir parakstījuši 1900 zinātnieki apmēram šo brīdi. Tur ir Nobelprēmijas laureāti, piemēram, dažādi, ir ļoti daudz no ASV, vairāk kā 400, tādi, kas strādā NASA sistēmā, kas vēro šos procesus. Un ko viņi paziņo? Viņi paziņo, ka sasilšana notiek lēnāk nekā paredzēts, klimata modeļi ne par ledā izkušanu, ne par Himalaju kalnos, ne Grenlandē nepiepildās. CO2, jeb ogskābā gāze, ir augu barība, un bez ogskābās gāzes nav nekāda dzīvības formu, un tā ir visa dzīvā pamatā. Globālā sasilšana neizraisa katastrofu, tieši otrādi. CO2 palielinoties, pieaug ražas, samazinās tūkstnešu platība, to rāda satelīti no sakaras un tā tālāk. Nobelprēmijas laureāts Džons Klausers 2022. gadā, kas saņem šo prēmiju fizikā par darbu kvantu mehānikas jomā, pievienojas arī šai zinātnieku organizācijai, viņš raksta, citēju. Populārais stāsts par klimatu pārmaiņām atspoguļo bīstamu zinātnes sagrozīšanu, kas apdraud pasaules ekonomiku un miljardiem cilvēku labklājību.
Kļūdaina klimata zinātne ir pārtapusi par masveidu šokēju žurnālistisku pseidozinātni. Savukārt pseidozinātne ir grēkās, kas tiek izmantots, lai izskaidrot ar to dažādas nesaistītas problēmas. To veicina un maldīgi uzņēmēji darbības mārketinga aģenti, politiķi, žurnālisti, valdības aģentūras un vidas aizstāvji. Īstas klimata krīzes nav, tomēr ir cita reāla problēma, kas saistīta ar pienācīgu dzīves līmeņu nodrošināšanu lieliem pasaules iedzīvotāju skaitam un ar to saistīta enerģētikas krīze. Pēdējā nevajadzīgi sāsina kļūdaina klimata zinātnē. Tagad vēl viens sitiens procentu likmes un to celšana. Mēs zinām, ka pievienošanās Eirozonai likvidē Latvijas iekšējo spēja ietekmēt saimniecisko attīstību ar monetārās politikas palīdzību, kā to dara Poļi un Zviedri. Rezultātā Latvijas mazumtirdzniecības ķēdes nonāca ārzemnieku rokās, izveidojās tā saucama oligopolija, tirdzniecības veids, kur neliels skaits īpašnieku vienojas par pakalpojumu cenu, ko uzspiež pircējiem apiet konkurenci. Sevišķi bezkaunību demonstrē ārvalstu banku īpašnieku, uzspiežot augstākus kredītprocentus Eiropas Savienībā un maksāt viszemākos procentus noguldītājiem. Kredītlikuma celšana sagrauj mazo un vidēju uzņēmēju darbību un tiek pamatot ar Eiriboru likuma celšanu, noklusēt, ka Latvijas bankām nav nauda jāizņems Eiropas centrālajai bankai, Latvijas iedzīvotāji noguldījumi pārsniedz izsniegto kredītu apjomu. Eiropas Savienības saimniecisko nespēju Kariņkungs īstenojot neapdomāts kreiso fantazēta idejas vispilgtāk nodemonstrē nesen enerģētiskā krīze. Latvijā Saviņškā un gāzes krāta ar 3 kesiem, 2 jaudīgiem teciem, miljoniem kubikmetru neizmantotas koksnes un kūdras varētu uzturēt nemainīgi zemākās elektrības un apkūras cenas, ja ne pasaulē, tad Eiropa, bet saņēma lielāko cenu kāpumu. Zviedri savukārt, laikam jau gudrāk cilvēki, likvidēja klimata ministri un paziņoja, ka iegūs urānu un būvēs atomelektrostacijas. Tas ir sastrādāts kopā ar Eiropas komisiju, arī starp citu ar komisāru Dombrovski, bet es saprotu, ka jūs netaisāties atkāpties, vai ne, pēc šīm muļķībām, tad es turpināšu. Nākošais nedaudz par globālo politiku un Latviju. Tur es pilnīgi piekrītu šeit, tā ir, man liekas, vienīgā vieta, kur es piekrītu, ko ārlietu ministri darīja pareizi, kas runājot par Ķīnu, saka, ka tas ir grūts partners, mums ir jāsaprot ar viņiem, lai viņi šeit nespiego, lai viņi mūs neapmāna, neuzspēr kaut ko tur, kā dažās zemēs ir gadījies. Un tad es skatos, Indija pagājušā gadā IKP pieaugums 7,2%, Ķīna 5,2%, tur pilnīgi sabrukums ir Ķīnā, saprotiet paši. ASV 3,5% un lieliskā Eiropa, kā parasti ap 0, tad 0,5 var būt, vai ne, vai mīnus 0,5. Viņi ap 0 pašreiz ir. Tad ar ko tirgosimies? Ar Indiju. Bet tavu nelaimi, viņi ar Krieviju tirgojas šausmīgi. Nedrīkst. Tad ar ASV. Bet es skatos, ASV 1. vieta preču iepirkšanā no Ķīnas un 3. vieta eksportā. Johaidi, kā tas tā? Labi, paliek Ķīna. Paskatījāmies, Latvijas apgrozījums pagājušā gada tuvojās jau 1,5 miljardam, Eiropas Savienība kaut kur 1 triljonam, Ningbo osta apgroza 1,350 miljonu tonnas, bet mums tas tā, vai ne? 1,350 mums pašiem, taču ir kaut kādi 70 miljoni bija ziedlaikos, tagad es skatos, tur ap 40 miljonu Rīgas ostā, jā? Tur kaut kāds 1,350 miljonu. Un šī pilsēta sarīko starptautiskā izstāžu centrā, kas ir 10 reizes lielāks kā Ķīpsalā, kur atbrauc uzņēmēji no uzņēmumiem, kur kapitālā vērtība ir no 50 līdz 100 miljardiem. Un Latvijas vēstniece Pekinā saka, ierādīsim pīgu viņiem un neaizsūt pat kaut kādu savu vietnieku šo izstādi. Labi, ka tur ieradās mūsu deputāti ar uzņēmējiem, kas kaut kā to situāciju paglāba, jā. Bet to es saprotu, ka tas ir aizliegts. Es tikai nesaprotu, ka mazā Igaunija, kurai tikai 1,3 miljonu iedzīvotāji, pagājušā gada eksportēja uz Ķīnu kaut kur pa 28% vairāk kā Latvija. Nākošais par ārlietu ministrijas varbūt pēdējo tādu darbību. Es atbalstu Dombrovska kunga teikto,
kurš bija nesen Ķīnā, ka mums tiešām ir jātirgojas, mums jāpaņem viņa nauda, un katrs juaņs, katrs dolārs, katrs eiro, ko ķīnieši atdod Igauniem, Poļiem vai Lietuviešiem, mums jāiebāž savā kabatā. Es ar to beidzu. Tā kā vēl no Starptautiskā valūtas fonda Lagarde, tur Lajena no Eiropas komisijas, Vācijas ārlietu ministri, tur ASV prezidents Baidens, bet mūsu ārlietu ministri mierīgi uzspļauj. Paldies par uzmanību.